Jā, sveicināti! Prieks būt šeit. Ļoti interesanti stāsts. Daudz ko paņēma atziņas un pielāgoja mūsu uzņēmumam. Principā tās mūsu attiecības riski ir mazliet savādākas, jo tas, ko mēs darām, ir mēs projektējam, būvējam un ražojam aprīkojumu priekš modernējiem aktīvās atpūtas sportiem. Agrāk viņi sauc par ekstrēmajiem sporta veidiem. Tagad viņi jau ir ļoti pieņemti sabiedrībā, līdz ar to strādājam daudz arī pašvaldībām. Tātad tas risks ir tas, uz ko mēs apzināti vienmēr esam izgājuši. Un, es nedomāju, ka šie mani piemēri noderēs jums varbūt ļoti praktiski, bet varbūt viņi caur kaut kādām prizmām ļauj paskatīties lietām savādāk un tad to pielāgot kādos radošos out of box risinājumos. Ieskicēšu dažus stāstus mūsu 10 gadu uzņēmuma attīstībā, kā nu mēs nonācām tur, kur nonācām. Principā tātad sākumā tīņu gados nesties uz trampolīnu, bija skaidrs, ka tur būs risks. Un tas nosēdiens nevienmēr tika garantēts. Patiesībā viņš bija garantēts, bet tikai nezināju, vai nosēdīsies uz dēļa, vai uz muguras, vai uz galvas. Bet, lai vai kā, ar laiku mēs to kaisli pārvērtām uzņēmējdarbībā. Es noriskēju ap 20 gadiem, pārdevu savu moci un bērniņos apkopojām visu savu pieredzi. Tad, kad bija 2008. gada krīzes laika, uztaisījām pirmo uzņēmumu un sākām veidot sniega parkus. Sākumā baigi neanalizējām, bet bija tāds risks, ka sniegs nokusīs. Un tā arī notika, kas bija labi, jo mēs atkal varējām nākamgad būvēt Latvijā, Baltijā, vēlāk Eiropā. Bet tomēr darbs beidzās. Un tad mēs aizgājām wakeboard parkos, kur drīz vien atdūrāmies līdzīgi, tā kā ūdens sasalst un atkal aiziet sniegā. Un arī risks bija, ka laiku tomēr tie wakeboard parki Baltijā būs pilni un tas bizness tiks sasniegts. Tā pašā laikā tad jau mums bija sasniegts zināms komandas apmērs un mēs domājam, jāiet tālāk. Un tad mēs izgudrojam, ka katrā pilsētvidē jābūt veloparkam. Pirms 10 gadiem Google rakstot veloparks pilsētā, viņš man pateica, atvainojiet, šim meklējumam nav rezultāti. Es domāju, yes! Tātad ir potenciāls, ir tukša niša. Sākumā stāstīt draugiem, nesaprata. Bet pašlaik apmēram 60 pilsētās Baltijā ir mūsu veloparki episkās lokācijās centros. Bija skaidrs, ka ir jau ar stipru komandu, ar kādu paredzamību, ar zināmu naudas plūsmu, sadarbību ar pašvaldībām. Esam stipra komanda, varam iet tālāk, jo kaut kad tā Baltija būs pilna, tad ejam Skandināvijā. Likās, visi mūs tur gaida un viss būs ļoti forši un skaisti. Protams, ka bija riska galā, vienā valstī tāda likumdošana, vienā tādā, jātaisa meitas uzņēmumi, sarežģīti atvērt bankas kontus, dabūt bankaidī un tādas lietas. Tātad bišķiņi aplauzāmies, bet darījām visu, kas jādara, lai tur ar laiku nostiprinātos. Laikam ejot, guvām iespējas būvēt Olimpiskās spēles Korejā un bija pārbaudas pasākuma sacensības 17. gadā. Un arī tur devāmies stipra komandā, pašpārliecināti, viss sagatavots. Un bijām plāns tāds, ka paveiksim dažas dienas pirms Olimpisko spēļu treniņiem. Un pārspēle laikapstākļi -15, -20. Un diennakti pirms treniņiem nogāž lietus. Tā, ka nogāž kā nav bijis cik ilgi, tad viss mūsu trases salīst un momentāli arī sasalst. Un tad mums ir nevis sniega parks, bet ledus parks. Un, ko mēs beigās darām, mēs pat esam spiest ar motorzāģiem zāģēt ārā trampolīnu perimetrus, stumt iekšā jaunu sadrumstalotu sniegu. Un tad pēdējā brīdī paspējam un sacensības notiek un ieguvām arī tiesības vēlāk būvēt Olimpiskās spēles. Atpakaļ Skandināvijā. Kādu laiku strādājam, liekas, ka jau esam droši, tātad izmēram pilnīgi katru projektu, pārzinām, kur dažādas lietas. Un kas nu te bija? Narvika, jā. Lai arī esmu realizējuši jau kāds 20 projektus Skandināvijā, būvējam priekš Narvikas pilsētas lielu veloparku, kur mums norāda vietu, kur būvēt, ir stāvlaukums, kurš tur jau ir gadiem. Tātad nevajag ģeoloģiju, nevajag veikt nekādas zemes izpētes, vienkārši būvējam tur virsū lielu veloparku. Negribīgi piekrītam ar daudz gadu pieredzi jau izrādās apakšā ir purvs. Tad pazaudējam 100 000 pērkot milzīgas čembas, lai līdzsvarotu to zemi, kur apakšā sals var izplasties principā un nestaigā tad virsma. Tāds aplausiens, bet esam atkal noslēguši otro kārtu, kur, kā saka, atsitīsim. Tālāk Ķīnas Olimpiskās spēles, arī vēlāk būs dažas bildes, bet tur bija joki tādi, ka vietējie saka, mums tur nekad nesnieg. Tātad variet būvēt ļoti skaistu trasi, iekļāvām dizainu no Ķīnas mūra ar visiem sargu posteņiem un viļņiem, kā Ķīnas mūrs beidzās okeānā. Un nav paredzēts kopt ar tehniku, jo tur nekad nesnieg. Un, ja arī sniegs, mums ir kaut 30 cilvēku papildspēki.
Protams, sākās tūlītās kvalifikācija, nākamajā rītā apmēram 40 miljonu skatītāju un parāda, ka būs sniegs naktī 10 centimetri. Mēs sakām, nav iespējams to tā sakopt, būs jāpārceļ kvalifikācija. Tas nozīmē, viss Olympic Broadcasting Company, visām valstīm jāsakoordinē, jāatrod jauni logi. Un viņi saka, kas būtu tas, lai nebūtu jāpārceļ? Mēs sakām, mums vajag 100 cilvēkus ekstra 3 naktī ar lampām, lāpstām, dzelkšņiem, lai attīrītu pūdersniegu un varētu laist to kvalifikāciju. Viņi saka, labi, būs 100 cilvēki. 3 naktī parādās 100 cilvēki. Tas tā, kad nejoko, un tur nav tāda varianta izdarīt. Tas ļoti daudz, ko iemācīja īstenībā. Tad apņemamies, tad izdarām. Un tikko Itālijā atgriezāmies īstenībā pirms mēneša no Milānas, bijām no Livigno, bijām 50 dienas Itālijā. Un kā jau daudz mēdījos tika dzirdēts, ka Itālija bija aizkavējās dažādām lietām sagatavošanā. Mūsu situācijā bija līdzīga. Tātad viena no mūsu atbildībām bija šis Big Air trampolins, tas ir liels ieskrējiena estakāde. Un tad ir milzīgs sniega nosēdiens, kur tie atlēti lec pāri un nosēžās. Un tā būve bija uz viņiem. Sasniegt 17 metru augstumu. Kad mēs atbraucam, tur kaut kāda 7 metru augstums. Mēs saprotam, nav labi. Un pēc mūsu metodas bija tā, ka mēs uzspērtu to vajadzīgo augstumu, būtu ļoti lēzeni sāni, un tad mēs to sānus noņemtu nost. Bet viņi jau bija sabūjuši visas pilsētiņas tur blakus tehniskās. Līdz ar to, ja mēs ietu pa savu metodi, mēs viņus visus apbērtu. Tad tas, ko mēs darījām, mēs samontējām ātrumā tādus koku milzīgus paneļus, un ar ekskavatoru viņus konstanti pārliekam un veidojam ļoti straujas stāvus tās sienas, lai viņiem neapbērtu tos tehnisko visu pilsētu. Un tas tāds piemērs, kāds izstāsta pēc vairāk nedēļu, principā diennakts darba, lai beigās vienkārši spēles varētu notikt. Bet tātad risks bija paļauties, kad spēles notiek Itālijas centrā, Alpu sirdī, kur visi visu zina, kā to sagatavot, un tomēr bija pārsteigumi. Lai kā vairāk gadu gaitā esam būvējuši visādus trakus projektus, un kaut kā jau vienmēr ar tiem riskiem tiekam pie tiem rezultātiem. Tātad gan Šveices kalnos, gan tepat Pierīgā uz ūdens wakeboardu parki. Esam izveidojuši unikālu veloparku Rīgas centrā, kas ir tāds pasaules līmeņa. Un šīs tās spēles Korejā, kur principā tāda tipa konstrukcijas mums bija sniegā, un pēc tam viņas visi pārgāja ledū, un tad bija atkal jāatjauno ātri. Šī trasa Ķīnā, kur, kā var redzēt, kur tāda liela traktora nespēja iebraukt, lai to visu nokoptu, tad viss tāds rokdarbs tikai. Un savukārt Itālija, kur bija jau mazliet mierīgāk, izņemot to milzīgo uzbūvējumu arī veiksmīgi Norvēģijā, izbūros cauri visiem likumdošanām un uzbūvējam unikālu veloparku, kurš ir projektēts tepat no Rīgas un izbūvēts latviešu čaļiem. Viņš arī iegūta titulu Sporta būve 2023, vinējot dažādas futbola stadionus, baseinus un visu kaut ko, jo tas ir bezmaksas projekts pilsētas sirdī. Stokholmas galvenā BMX trasi veidojām, skateparku kādā drosmīgi risinājumi pašā vecpilsētas arī tā kā sirdī. Ja kādreiz liekas, ka mūsu darbs nevar jēgu, mēs parasti apstāmies šo bildi, kur ir simtiem bērni gatavi laist iekšā savās trasēs un atkal ir enerģija. Tā mūsu recepte, principā, priekš riskiem un kaut kādas paredzamības ir tāds Dream Teams, kas mums ir ļoti lēni atlasīta komanda. Un tas, uz ko es viņus visu laiku virzu vai pušo, ir spēt pielāgoties konstantām izmaiņām. Piemēram, ja mums ir, kolēģis Gusts ir veloparka dizainers, tad nav tā, ka mēs tajā ieciklēsimies. Principā, tagad Gusts ir arī konceptu dizainers priekš dažādiem citiem sportiem. Nav tā, ka viņam jāzina tur viss līdz niansei, jo jebkur specifisku lietu, kaut kādu projektēšanu vai kaut kādu, metāla konstrukcijas tiegrēšanu var paņemt ārpakalpojumā, vai ne? Bet tas pat konceptu virzības principi ir līdzīgi. Tātad mūsu komanda aug un ņem pretī, lai kas tas arī būtu, no multisegmentiem. Katrā segmentā vairāki produkti, vairāk sezonas, vairākas valstis, vairāk klienti. Esam gatavi uzņemt un izvest to ciklu cauri. Un par nākotni, principā, skatāmies arī, kā tagad, kad ir savu veidu pieredze un drosme uzkrāta, gribam mainīt skriešanas industriju, arī veidojot mērķtiecīgi izveidotus parkus skrējējiem. Mēs secinājām, ka viņiem nav tikšanās vietas. Skateboardistiem ir, velobraucējiem ir, basketbolistiem ir, skrējējiem nav. Un arī Skandināvijā distanču slēpošanas industrija, kas ir lēni mirstoša un garlaicīga bērniem, un tad mēs viņu gribam uztaisīt par visjautrāko sporta veidu Skandināvijā. Un ja tas džeks, kurš pārdeva to mocu 20 gados, tas bija milzīgs risks, ne? Pie moču vairs netikt, to mocu atpirka atpakaļ pēc 10 gadiem. Un, ja tas Jānis tajos gados teikt, viņš taisīs selfiju ar sevis vadīto komandu, droši vien neticētu.
Bet tā bija tikko Itālijā. Tad, jā, tas, ko es aicinu, tagad riskējam, gatavojamies riskiem, bet arī to, ko mēs šeit dzirdējām pašā, ka viņi būs, un visticamāk, jau viņi būs jauni, nevis tie paši. Tā kā interesanti laika priekšā. Paldies jums! Jā, paldies par tādu. Tik vienkārši tas viss izklausījās. Tur uzbūvējām, gan arī apbērām to tehnisko pilsētiņu, bet labi, ka izdevās neapbērt. Bet no visām šīm situācijām, no projekta uz projektu, un atgriežamies pie tās riska pārvaldības, kur ir zinām standarti un noteikumi, un kas būtu jāņem vērā. Kas ir tās lietas, ko jūs paņemat līdzi, vai jūs viņas vispār nodefinējat, ka, ja notiek kaut kas tāds, tad noteikti nākamajos projektos mums par to ir jāpadomā, un tad tas aiziet kā tādas kultūra, ka mēs viņu neatmetam, un tad katrs projekts sākās no jauna. Tu vari izstāstīt to procesu, kā jūs uzņēmumā par to diskutējat, vai tas vispār ir dienas kārtībā, vai katrs projekts ir pilnīgi kaut kas jauns? Mēs te esam ļoti vidēji. Mums noteikti vajag uzlaboties. Īstenībā mēs šodien ļoti daudz iemācījāmies un noteikti tam pievērsīsim uzmanību. Daudz lietas notiek spontāni. Ir sevišķi sākuma fāzē, īstenībā, kad sevis ļoti jāpierāda. Lieliem uzņēmumiem tas nav tik aktuāli, bet nerad, piemēram, pirmo veloparku mēs izbūvējām, ka mēs savilkām gadus, sanāk, mēs piemaksājām kaut kādus 20,000 vienkārši līdz pilsētā uzbūvot veloparku. Varētu to nosaukt par dārgu mārketingu, jo pēc tam mēs uzbūvējām vēl 50 rases gadu gaitā. Bet tie lēmumi toreiz nebija apzināti. Točnē. Tagad, kas notiek, kad mums ir tā komanda ir tik lieliska, kad, piemēram, ir operations managers, kurš mēra katru projektu. Līdz ar to visas pilnīgi tāmas iet caur viņu, kur viņš paskatās, vai ir bijuši līdzīgi projektu vēsturē, kādas bijušas kļūdas tajā laikā, un ko mēs nevaram vēlreiz lekt vai pārāk daudz riskēt, vai arī mēs varam ļoti spēcīgi argumentēt. Mēs varam minēt, ka tur bija tāda situācija, tur bija nevis smilts, bet klints, līdz ar to tur vajag spridzināt ar dinamītiem, līdz ar to saprotiet, kāpēc viņi ir divreiz dārgāk, vai arī meklējam citu lokāciju. Tātad, kā te minēja iepriekš, viens runāja, ka vajag to dokumentēt vai visu piefiksēt, kas paliek vēlāk ļoti pamatot argumentēt. Okay. Un vēl ir tāds jautājums par to, ka eksporta tirgi, dažādas valstis, vai ir atšķirības strādāt ar Norvēģiem, Ķīnā? Kā tas notiek? Varbūt tu vari ieskicēt, ka tie, kas grib iet eksporta tirgos, vai Skandināvija liekas ļoti tuvu un ļoti tā sakārtot. Kā tas notiek? Vai ir? Jā, tā liekas. Kad mēs tikām Skandināvijā 18. gadā, Latvijā bija krietni vairāk tādi koncepti pilsētvidas veloparki nekā visā Skandināvijā kopā. Viņi ir sazaruši lēni un konservatīvi. Varbūt tāpēc viņiem arī distanču slēpošana vēl nav revolucionēta kā kaut kas jautrs īstenībā un interesants. Tas, ko mēs tagad viņiem palīdzēsim. Bet mums bija tas, varbūt ceļš bija tāds vieglāks, ja mēs gājām ar tādu ļoti foršu produktu. Mēs Latvijā ļoti daudz izcitējām visas lietas un samācījāmies, un mēs gājām iekšā tādu labu jaudu, bišķiņu tādu ahead of time. Tur bija salīdzinoši viegli. Ķīnā un Korejā tajā spēlēs tur gan bija traki, jo tur bija tā, ka, piemēram, Korejā tie palīgu sekcijā viņi netika piesaistīti kā eksperti, kāds notika ar elpošanu. Piemēram, ja tur kāds elpos līnijas krāsot, cilvēks, kurš pieredzējis sacensībās krāsot zilās drošības līnijas, tad Korejā un Ķīnā tie bija cilvēki, kuri varbūt ir kādi doktori no vietējās universitātes. Jo viņš ir gods nokrāsot. Tas ir gods nokļūt vispār Olimpiskās spēles palīdzībās. Vai tev ir kaut kāds sakars ar ziemas industriju, tas nebija tik aktuāli. Tad mums pagāja liels laiks viņiem to skaidrot un apmācīt. Lielākā mācība no līdzinājās darbības? Lielākā mācība riskēt, pārdot moci un sākt uzņēmējdarbību, tas viens bēniņos. Un otrs varbūt tas, ka, ja dapņi jūs izdarat Ķīnas tā situācija, kad jums vajag 100 cilvēkus 3 naktī, dabūjam un palaižam to kvalifikāciju. Fantastiski, jā. Tas, kas man likās par to domāšanu, un to, kas atkārtojās ļoti, ļoti daudz, ka tas mindsets, kā tu arī tu nosauc, ka ja kaut kas neizdodas, labi, šeit mēs pazaudējam, bet citur mēs iegūstam, un arī šajā komandā, kur gūt to iedvesmu šādai attieksmei? Vai tevi kāds arī motivē, vai tev ir, nezinu, komandā kāds, kas saka, ka mēs to varam, nekas šoreiz pakritām, bet mums nākamreiz būs lielāks labums no tā. Jā, laikam tas kaut kā uz maniem pleciem vairāk, un tur varbūt tieši otrādi, es varbūt lidoju pārāk tālu, jo te ir jaunas parkas minūte, kur īstenībā vēl nav tā kā racionāli pierādīt, ka viņi vispār vajadzīgi vai jēgpilni.
Bet man arī ir superīga komanda, kas ir finansisti tieši no Operations. Tā komanda, kas man tā kā piebremzē. Tātad komandā ir tā rītīga jauda. Labi, jānotur.